Ir viens kadrs valdībā, savādāks viņu nevar nosaukt, kuram ir atļauts pilnīgi viss. Viņš runā, ko viņš grib, viņš lido, kur viņš grib, dara, ko grib, tērē, cik grib. Viņam ne par ko nav jāatskaitās, ne par saviem vārdiem, ne par saviem darbiem, ne par saviem lidojumiem, ne par saviem tēriņiem, jo viņam ir vesela komanda ar pakalpiņiem un ierēģiem, kuri viņu sargā. Un tikko mēs dzirdējām vienu no viņiem, Patmalniekungs, kurš nolasa šitādu tekstu sagatavot ātri, jo tas ir jāizdara, jo jāsargā tur. Kas tik tur nebija sarakstīts? Tikai nekas no tā, par ko bija šis konkrētais pieprasījums. Par to, ko arī konkrētais pieprasījuma komisijas sēdē jautāju. Vai tad mums, deputātiem un sabiedrībai ir liegts uzzināt, kad lidoja, konkrēti, uz kuru lidostu lidoja, kādēļ lidoja, kas tur bija par tik svarīgu pasākumu un ar ko kopā lidoja. Man taču ir tiesības zināt, vai viņš nelidoja kopā ar Putinu varbūt, vai kādu citu, vai ar ko lidoja kopā, vai ne. Drīkst zināt sabiedrību, kādēļ šī informācija tiek slēpta. Varbūt tādēļ, ka nebija nekāda svarīga pasākuma, varbūt tādēļ, ka vienam kadram valdībā ir radusies eiforijas sajūta, ka viņš drīkst atļauties pilnīgi visu. Jo uz viņu neatiecas Latvijas likuma iespējams uz viņu attiecas Amerikas likuma vai vēlns viņu zina kādu vēl likumu. Tāda arogance nav vērota vēl nekad. Un tā ir tieši jūsu vienotības arogance. Un tā ir jūsu visatļautība. Jums liekas, ka jūs drīkstat visu, jums ne par ko nav jāatskaitās, un jūs netiksiet sodīti. Un es ļoti vēlos, lai sabiedrība šim te konkrētam gadījumam par kadra Kariņa lidojumiem pievērš īpašu uzmanību. Tāpat kā pievērš īpašu uzmanību tam, ka jūsu kadrs Kariņš uz Saimu nāk tikai tad, kad ir kaut kas jāsvin un jāiedzer šampanietis. Arī šodien ir tā diena, kad Kariņš jau 4. vai 5. reizi atļausies neierasties uz jautājumu atbilžu sesiju. Kariņš nav nācis uz pieprasījumu sēdēm, kur viņam būtu bijis jānāk un jāatbild. Tur arī viņa sargs un viņu sargā. Un Kariņš tāpat nenāk arī, lai atbildētu uz viņam adresētiem demisijas pieprasījumiem. Tad viņš ir vai viņa nav? Jā, un ja kādam būtu jālido ārā no valdības, tad tas pirmām kārtām būtu jūsu kadrs Kariņš.